Jūsu eminents, arhibīskapa kungs, Jūsu ekscelenci, Ungārijas vēstnieku kungs, cienījumās dāmas un augstgodējumie kungi. Mēs esam aicinājuši jūs visus labas gribas cilvēkus uz šodienas konferenci ar šo ārkārtīgi intriģējošo uzrakstu. Vai Ungārijas jaunā konstitūcija izmainīs Eiropu? Mēs, tas esam Ungārijas atbalsta grupa, kas šeit pārstāvam 21 nevalstisko organizāciju un privātu personas, kas aptuveni pirms mēneša esam izveidojušies, un kā redzam no jūsu klātbūtnes, šī iniciatīva jau ir nesus nozīmīgus augļus. Mums atliek tikai palasīt Ungārijas jaunās konstitūcijas preambulu, ka mēs varam saprast to, kādēļ tā ir izraisījusi tādu saviņojumu Eiropas Savienībā. Vēl vairāk, ja mēs izlasām premjera Viktora Orbāna sacīto, citēju, mēs nepieņemsim, ka Brisele diktē mūsu noteikumus. Mēs nekad vēsturē neesam pieņēmuši, ka Vīna vai Maskava mums norādītu, kas mums darāms. Un tagad neļausim to darīt Briselē, lai Ungāriem noteicošais būtu Ungāru tautas intereses. Es domāju, ka mēs kā brīvību mīloša tauta varam tikai atbalstīt Ungāru tautas centienus un būsim pavisam godīgi. Pilnīgi skaidrs, ka atbalstot viņus, viņu jaunajā konstitūcijā, tās preambulā izvirzītās vērtības, mēs neapšaubām atbalstam arī paši sevi un jebkuru Eiropas tautu, lai Eiropas Savienība patiešām taptu par Eiropas tautu savienību. Diez vai jāšaubās, ka Eiropas Savienības bezprecedenta lēmums iesaldēt Ungārijai paredzētos kohēzijas fondus 495 miljonu eiro apmērā, ka tas nav saistīts ar šo Ungārijas jaunā konstitūciju un notikumiem ap to. Nevelti Austrijas finanšu ministre Marija Fektere ir protestējusi pret šo viņas prāt Eiropas Savienībā piemēroto dubulto standartu. Proti, Spānijai ir šogad atļauts palielināt budžeta deficītu līdz pat 5,3, iepratim sākotnēji plānotajiem paredzētiem 4,4. Savukārt Ungārijā, kā nu dzirdējām, šie kohēzijas fondi tiek iesaldēti. Šodien mēs dzirdēsim vairākus notiekumus referātus. Šajā laikā pa zāli jums tiks palaista mūsu valsts augstākajām amatpersonām adresēta vēstule. Visi tie, kas esat parakstījuši, paldies jums, ja vēl kāds nav pagūtis, lūdzu to izdariet. Nākošo 3 nedēļu laikā ir paredzēts vākt paraksts Ungārijas atbalstā. Tāpēc esiet lūdzu atsaucīgi, neatpaliksim no Polijas un Lietuvas, kas savu atbalstu Ungārijai jau ir publiski izrādījusi. Eiropas Savienība mums nevienreiz vien ir aicinājusi tapt par pilsonisku sabiedrību. Tad jāsaka, tad arī par tādu. Tapsim izrādot atbalstu Ungārijai un izrādot atbalstu tām vērtībām, uz kurām reiz Eiropa vispār ir tapusi. Es vēlos atgādināt kādu nozīmīgu notikumu, kuru varbūt mēs vēl neesam ievērojuši, bet mums pieklātos zināt. Proti, rīt, 15. martā, būs Ungārijas neatkarības diena. Ar to mēs arī sveicām Ungārijas valsti, viņas pārstāvību, viņa ekscelencē, Ungārijas vēstnieku kungu. Piecosimies Ungārijas himnai.
Paldies, Ferri. Es piesaku Ungāru tautas dēļ. Skatīsimies nelielu daļu no Ungāru